Esam iesākuši jaunu nedēļu, apskatīsimies, kas aktuāls notiek kriptovalūtā. Bitcoins vairāk mēnešu garumā ir izlauzis saucamo uptrendu un šobrīd ir 115,000 robežās. Ethereums arī nokrīt brīvdienās un šobrīd ir 4300. Tāpat tās arī kopējā tirgus kapitalizācija nenoturēja 4 triljonu zonu un atrodas 3,8–3,9 triljonu robežās. Gan uzņēmums Metaplanet, gan arī Michael Saylor Strategy iegādājās Bitcoinu. Metaplanet nopērka 775 Bitcoins, Strategy 430. Tā izeme uzsākusi programmu, kas ļaus turistiem konvertēt Bitcoinu un kriptovalūtu viņu vietējā valūtā. Dienvidkorejas Nacionālais pensiju fonds palielinājis šā gada pirmajā pusgadā Bitcoin krājumu par 180%. Apmeklē mūs www.kriptonumur1.lv vai arī Telegram kanālā.